Troksnis ausīs var būt pastāvīgs, ilgstošs, vai tas var būt pārējošs, īslaicīgs. Biežākie iemesli tad pirmais būs, kad ir iekšējās auss matiņu šūnu bojājums, kuru var izraisīt gan ilgstoša atrašanās trokšņainā vidē, darba vidē, piemēram, celtniecībā, ceļa būvs, mežapstrādes, mūziķiem, rokmūziķiem galvenokārt. Ja. Protams, ir arī tās saucamās aku traumas pie skaļa pēkšņa trokšņa, sprādziens pie auss vai kaut vai balons pārplīst pie auss arī var izraisīt gan dzirdes pazemināšanos, gan arī šo paliekošo troksni ausīs. Tad no iemesliem, protams, arī ir tā saucamā vecuma vājdzirdība, kas var sākt parādīties pēc aptuveni 60 gadu vecuma un iet kopā arī ar troksni, bet tas nav obligāti, var būt vai ne. Ir jāmin arī tāda Meniera slimība, kas iet kopā arī ar galvas reiboņiem izteiktiem, dzirdes pazemināšanos. Protams, ir arī tāds vienkārši iemesls kā sērkords vai svešķermenis ausī, kad notiek bumplēvītes, kaut kāda berzgara bumplēvīte un ir troksnis ausī. Nozīmīga daļa ir arī asinsvadu traucējumi, arteriāla hipertenzija, ateroskleroze, varbūt arī cukura diabēts iemesls un virkni dažādu blakus saslimšanu. Lauras speciālisti veic objektīvo izmeklēšanu, ausu kakla deguna apskati, timpanometriju pārbauda spiedienu, bungadobumā spiedienu vidusausī, vai tur nav kāda problēma, vai nav šķidrums ausī, vai hronisks kaut kāds auss iekaisums. Tālāk jau veic dzirdes izmeklēšanu, audiometriju. Ja? Tas ir tas, ko var reāli veikt uz kabinetā uz vietas. Bet, ja mums ir aizdomas, ka tās ir kaut kādas jau pavadošās patoloģijas, protams, mēs tālāk sūtām pie neirologa. Ja ir sūdzības par trokšņiem ausīs, tad būtu pirmkārt jāsāk ar asins analīzēm. Asins analīzēs būtu jāskatās gan holesterīna līmenis, gan cukurs, vairogdziedzera darbība, aknu niera darbība. Attiecīgi, ja atrod kādas līmeņa novirzes, tad būtu jākoriģē. Tātad, ja tas ir vairogdziedzers, tad ir jālieto vairogdziedzera hormoni. Un bieži vien troksnis tad attiecīgi limitējās. Ja gadījumā asins analīzēs izmaiņas nav vērojamas, tad nākamais būtu vēlams arī nosūtīt uz duplex doplerogrāfiju galvaskakla asinsvadiem, paskatīties, vai nav tomēr asinsvadu sieniņas iekšējā vidējā slāņa sabiezējums, tātad vai nav aterosklerotiskas izmaiņas. Nākamais no taktiskā viedokļa būtu arī noteikti pacients nosūtāms pie fizioterapeita, jo nereti troksnis ausīs ir saistīts ar pastiprinātu muskulatūras saspringumu. Ne tikai, teiksim, tur ap galvaskausa un kakla daļā, kakla plecu joslā muskuļos, bet arī, teiksim, tajos muskuļos sīkajā muskulatūrā, kas fiksē, kas tur dzirdes kauliņus. Un tad nereti, teiksim, tieši kādas relaksējošas, stiepjošas, teiksim, tehnikas ir tās, kas teiksim, arī rezultējās ar trokšņa, teiksim, problēmas risinājumu. Vēl, protams, ir ļoti svarīgi izvērtēt, vai pacients nelieto kāds medikamentus, jo arī medikamentiem ir blaknes, un kā viena no blaknēm var būt arī troksnis ausīs. Attiecīgi, ja tas ir iespējams, tad varētu mēģināt šos medikamentus atcelt vai mainīt un sekot līdzi, vai ir kādas izmaiņas vai nav. No loru puses ir ārstēšanas iespējas, ir tie trokšņa maskētāji. No tādiem vienkāršākiem iesaka, ka, teiksim, vakarā, ka ir klusums, kad šis troksnis visvairāk traucē, ieslēgt vai nu kondicionieri, vai kaut kādu ventilātoru, vai kaut kāds viegls tāds fona troksnīts, kas tiešām nomāca šo subjektu, sajūtu, kas, tā kā teikt, reāli galvā un ausīs ir. Ja? Tas ir viens. Ir arī speciāli šie baltā trokšņa tā kā aparāti, kas dod maskējošu troksni ausīs, un līdzīgi kā dzirdes aparāts nēsājas aiz auss. Arī, ja iet ar dzirdes traucējumiem šie troksnis ausīs, tad palīdz dzirdes aparāti. Ja? Tā kā var mēģināt maskēt šos trokšņus.